Saeimas deputātu godu pie mums Latvijā ir izbaudījis viens Latvijas eksprezidents, taču prezidenta otrās pusītes politisku karjeru līdz šim pie mums nav mēģinājuši taisīt. Igaunijā arī nē. Taču daudz savādāk ir Lietuvā, kur bijušā prezidenta Aļģirda Brazauska otrā sieva Kristīna ir izveidojusi politisku partiju un mērķē uz Seimu. Kas tad īsti Brazauskienei liek to darīt, kādas ir viņas rīcības motīvi un vai tas tiešām ir jauns pavērsiens Baltijas valstu politiskajā dzīvē? To mēģināja skaidrot mans kolēģis Āris Jansons. Lietuviešiem nepatika, ka viņu nesenais prezidents, tautā populārais Aļģirds Brazausks, bija sagājies ar bufetnieci. Pie tam laikā, kad smagi slima gulēja Jūlija, viņa ilgadējā sieva un 2 meitu māte. Pēc 40 kopdzīves gadiem viņi sāka dzīvot šķirti. 2002. gadā Brazausks devās atpūtā uz Ēģipti un atgriezās nevis viens, bet kopā ar Kristīni Butrimeni. Viņu laulības izraisīja skandālu, bet Brazausks paziņoja, ka ar Jūliju ir šķīries vēl 2000. gadā. Pirmajai sievai tas bija jaunums, kam grūti bija noticēt. Atturīgā un sirsnīgā sieviete gan pārdzīvoja bijušo vīru turpat par gadu un nomira šopavasar. Kaunijā 6 gadus strādāju projektēšanas institūtā. Esmu beigusi universitāti, ieguvusi ekonomista specialitāti. Un, kad iepazinos ar nelaiķu vīru, es vairs nebiju bufetniece, bet biju ģenerāldirektore. Tūdaļ pēc vīra nāves pārnos ar viņu nolēma iegūt prezidenta atraitnes pensiju. Valdība vilcinājās, cerot uz konstitucionālo tiesu, bet tiesneši arī apjuka. Brazauska prezidenta termiņa laikā Kristīna Butrimene vēl nebija viņa sieva. Eksprezidenta atraitne no personālās pensijas neatteiksies, gaidīšot to kaut līdz savai nāvei. Pensijas lietā viņu aizvainoja valdošā koalīcija. Neganti bija arī viņas līdzinājās partijas vadoņi. Televīzijas pārraidē Brazauskiene nosauca sociāldemokrātu līderi Aļģirdu Butkeviču par zaķa pastalu, un līdz ar partijas komisijas brīdinājumu par to viņa vairs neatbilda kandidātiem izvirzītām prasībām. Tas ir viens. Otrs, pavasara pašvaldību vēlēšanās sociāldemokrāti, kuras partijas biedreni viņi bija, atteicās viņu iekļaut sarakstos. Un tas radīja otru konfliktu situāciju, kuras dēļ viņa bija spiesta meklēt kaut kādu citu formu, kā var politiskā veidā iespaidot šos jau savus divus konkurentus. Viņa sāka draudzēties ar skandālistu, bijušo Kaunas mēru un Seima deputātu Vitautu Šustausku, kurš arī bija nopelnījis nabagu karaļa titulu. Izlasījusi presē par viņa smago finansu stāvokli, viņam piezvanīja Brazauskiene un piedāvāja palīdzību. Es nesniedzu viņam materiālu atbalstu, tikai jūtu līdzi. Varbūt kādu sīknaudu, dažus 100 litu un viss. Tā bija draudzība ar veikalnieces aprēķinu. Šustausks vadīja Lietuvas Brīvības savienību, kuru mediji sauca par margināļiem. Augusta sākumā tā nolēma pārdēvēties par Lietuvas prezidenta partiju. Par partijas galvu ievēlēja Kristīni Brazauskieni. Šustausks palika pārnieka lomā. Jau dibinot šo partiju, līdzīgi kā kādai Latvijas partijai, tādi 2 skandāli. Pirmkārt, viņa aizliedz izmantot bijušā prezidenta amatnosaukumu partijas nosaukumā, un otrs, viņa kaut kādā veidā pārņēma vai izmantoja Krievijā radītu Bērnu tiesību aizsardzības organizācijas logotipu. Varbūt roku pielika oponenti, kas šādi ar prezidenta atraitni izspēlēja ļaunu joku. Varbūt dizaina firma vienkārši nohaltūrēja. Avīze Ļitovski Kurjer pierunāja oriģināla emblēmas autoru piekrist no interneta nozaktās ģetstvo emblēmas pārzīmēšanai par Brazauskienes partijas logotipu par nieka 2500 dolāru. Tur ir 1500 partijas biedru. Pirmajā tajā kongresā, kur viņi ievēlēja, kur mainīja nosaukumu, viņi pieteica sevi kā nepārprotamu oponentu esošai valdošai koalīcijai, bet vērtēt viņas paziņojums, kas ir diezgan skopi un vispārīgi, tāda pamata paziņojuma ir populistiski. Mēs rīkosimies paceltām galvām un aizstāvēsim vienkāršo un nabagāko cilvēku intereses. Ticu, ka mūsu partija parādīs piemēru. Marta sākumā Brazauskiene apciemoja degušu ģimeni Kašadoras rajonā. Viņa teica, ka Lietuvas rītas izlasījusi, nodokļu inspekcija šo 10 bērnu ģimeni izpostījusi, panākot degušu ģimenes firmas bankrotu. Brazauskiene atveda viņiem 7000 litu, tik, cik ģimenes firma bija palikusi parādā. Cik šeit līdzjūtības, cik lēta populisma. Pat viņa saka, ka viņa grib būt pa kreisi no centra. Ja? Nepārprotami, tieši izvēloties par šo sabiedroto savu bijušo Kaunas mēru, viņa pierādīs vēlētājiem, tas viņai pamat uzdevums, ka, ja jūs gribat, lai jums ir trūcīga prezidenta atraitne, tad jums būs trūcīga veida politiska organizācija, kas ir nepārprotami orientēta uz tā saucamo lumpeni.
Brazauska atraitni apgalvo, ka negrasās mainīt savu veidoli, jo ar sevi ir apmierināta. Viņa gaidīs sabiedrības atbalstu un tikai tad izlems, vai piedalīties Seima vēlēšanās. Es domāju, arī viņa pati nelolē lielas ilūzijas, ka viņa iegūs lielu atbalstu, jo pēdējās vēlēšanās šī organizācija pretendēja uz 3 mandātiem, bet viņa negūja nevienu mandātu Lietuvas Seimā. Un viņai varbūt ir mērķis atrast politiskā diskusijā formu, kā vērsties gan pret esošo Lietuvas premjeru Kubiļus, gan pret iespējamo nākamo premjeru, kas varētu nākt no sociāldemokrātu veidotās valdošās koalīcijas. Lietuviešiem ir visai nepopulāra partijas līdere ar populāru uzvārdu un pretrunīgu vērtējumu, dziļu aizvainojumu un tikpat dziļām atmaksas alkām, kas tapušas par galveno dzenuli viņas politikā.